Te ir tā, stop. Sveiks, parādīšu vēl kā krievu valodā ielikt, kā pielikt krievu valodā. Mums jau tur vajag papildināt. Tā ir dokuments šis no šī, kā pieņemsim, ja jums ir viss gatavs, kā šobrīd likšu klāt krievu valodu. Tur latviešu jau ir. Liksim krievu. Iekšā uz klāpiņa. Tā. LV. Strādā. Labi. Tā. Krieviski ir nav pārtulkots, sasaistīts. Šādi lūk, tāpēc, ka nokopēju. Kā es to daru? Ka man ir latviski uztaisīts akmeņoglis. Un slēdzu šo zīmi iekšā, šito kodu caur iezīmēt visu. Izvēlos kopēju. Un, lai izskatītos tieši tāpatās, eju uz dokumentu. Es viņu paralēli atsevišķi taisu. Divi dokumenti uzreiz atvērt, tā ir vieglāk. Vienīgais iepriekšējo neatcerās sistēmu. Piemēram, es nospiežu šeit vairs nevajadzētu būt. Nē, viņš vēl paliek, bet viņš jau vairs gandrīz neskaitās, jo kļūdu rādīs tādu atslēdziņu. Labi. Tagad mums ir... te jau ir ielikts. Te jau viss ir, kods ir jau peistots. Bet, vispār ir jāiezīmē viss un jāpeisto iepriekšējais kods. Piemēram, no latviešu valodas, lai izmainītu vieglāk. Tā jāatslēdz, viņi ir brīžiem nelaiž iekšā. Tā, te ielaida. Tas ir RU. Nē, tas ir N. Kaut kas nav pareizi, tā mums vajadzīgs ir RU. Ko viņš arī pamainīja. Tāpēc, ka šitam ir N. Šitais jātaisa ciet, atmiņā ir. Te jāmaina uz, mums vajag RU. Tāpēc, ka šeit ir RU. Tagad vajag nomainīt rakstus. Bildes jau paliek tās pašas šeit, šajā gadījumā. Ja bildes jāmaina, tad bildes ir jāmeklē pie bildēm. Uzklikšķinot, izvēlēties šo ekrāniņu un bildes. Visas bildes, kas vispār ir, viņas arī tā, pēc linka. Kura mums te, kurš folders? Bildes, te image bildes, kur šitā tēra folderīts ir. Šajā var meklēt visas bildes, kas vispār ir. Tā, to mums tagad vajag, ja gadījumā kas pieņemsim, tur gribās izmainīt uz citu, tā bilde ir vai augšuplādēt šeit līdz 1 megabaitam, līdz 2 maksimāli būtībā, bet labāk 1 vienkārši mest virsū. 2 vienkārši nekačās iekšā, jo serveris neļauj. Un tad, ja viņa būs 1 megabaita, tad šeit viņu varēs atrast un pievienot. Izvēloties bildi, jāizmaina šie lielumi, lai neizmainītu izmēri. Šis lielums ir 300. Šeit tad jāieraksta 300.
Otrs automātiski izmērs pamainīsies, tas ir augstums. Bet šeit mēs to nedaram, bet ja liek iekšā bildi, tad tā, un ja uz links uz bildi, tad šīs ir jānokopē. Lai viņu varētu ielikt kā linku, lai viņi atvērtos. Links ir šeit. Un tad to linku liek šeit iekšā. Te jau visi uzstādījumi ir. Ja viņu nav, tad visam jābūt, tad links liekās, un piemēram ir bildi, ja viņa iezīmē kā linku bildīti šo, un tad jāvar, ja viņas nav, tad jāvar vaļā pop-up types un JC Media Box un internal links, tad tā var pievienot bildi. Te mums kancelējās viss. Un vajag tā šito close. Mums te ir ogles. Ogles vajag nomainīt krievu valodā. Tā, lūk, mums ir Excel fails krievu valodā. Cenas paliek tās pašas. Tekstu mainīt salīdzinoši. Viss uzreiz, laikam, nesanāks Ctrl copy. Nesanāks, jo te mainās formatēšana. Nevarēšu es tur ielikt visdrīzāk. Lai ielikt pēc kārtas uzreiz tā momentāli, tad ir šī podziņa. Cik es tā, kā viņš man te pamainīs. Tā, vispār izskatās, ka varēs uzreiz. Tā, ok, ir uzreiz. Labi. Punkti bija vajadzīgi. Frakcija. Tad viņš bez punktiem. Tā, Ctrl Z. Bez punktiem. Tā kā izskatās dzīvē, punktu tur nav. Tā, ok, pamēģināsim, kā tad tas dzīvē būs. Cena vēl. Cena. Labi, mēģināsim no sākuma, kā tas dzīvē izskatās. Save. Tā, tas ir mums nekas nemainās vēl. Nu, ka mēs varam novērot, ja kopēs tā bez punktiņiem, kā šeit katram pieteikumam ir punkts, tad rezultātā sanāks bez atstarpes, kā šeit ir atstarpīgi. Vienīgā atšķirība. Tā jau arī kā, bet ja ir vienādi jau sāks taisīt šitā, tad laikam pa vienai līnijai arī vajag kopēt. Клажем. Так. Надо поставить текст. Так. Заменить латышский на русский. И целым рядом не пойдет, потому что тогда она изменяет колонтитул. Тогда пропадает. Можно и без этой. Это можно и делать, чтобы ее нету. Copy-paste. И все просто на данный момент построено так, что надо каждую строчку зарисовывать и как вставлять. Ctrl-copy. И вот если, например, мне тут есть вот эту надпись, то ее менять Ctrl-paste. И по одной строке, что если вместе будет, пропадет расстояние. Тут я уже цену поменял, и где купить тоже линк поставил, это вместе потом копировать на русском только. Латышском уже есть. Ну вот, сейчас фракция нужна. Копируем.
Зарисовываю. Paste. Ну, по большому счету так все и меняется. Здесь надо отметить, так, как он у нас выглядит. Сейчас поменял все тексты. Вот и появилось вот расстояние на мобильном. Посмотрим, что там на мобильном будет. Так, есть название, теплоотдача, цена, где купить линк. Так, что будет на мобильном? На мобильном будет вот такое. Так вот это будет выглядеть на мобильном. Так. Так, где у нас вот тут окно? И. Дальше. Что еще не хватает? Где купить? Линк ставится здесь. По меню. Если это очень важно, хочется поменять линк. Сейчас где купить? Можно на контакты поставить. Или что-то вроде. Так. Но по большому счету это все, как редактировать конкретный документ в соответствии с разделом и что предлагается. Если у нас есть уголь, и тогда тут у нас находится по языку, что предлагается, и конкретные документы, и вот тут он и меняется. Все данные копируются из латышского или где уже есть, и меняется язык меняем. Если тут надо, например, единственное, еще вот этот линк надо поменять, потому что тут на латышском он на купир, и он идет на где купить вот этот раздел. Ну так что-то писал, что туда надо, поэтому там, если надо в другом, тогда там везде надо будет менять связь. Вот цена еще неправильная. Это если обогащенный, там на латышском наоборот поставил. Так, первый у нас обогащенный 140, значит, вот. Это просто. Поставил галочку и поменял 40. Все, пока. Вот тут еще разницу заметил, что надо разный шрифт, чтобы понятно было. Когда побольше. Bold. Вот этот поставить пожирнее, чтобы понятно наблюдателю было, какое это есть. Save. Выглядит сразу прекраснее.